šogad vēl ne pēc viena posma neesmu jūties īstenībā tik laimīgs, jo to, ko izdarīju te Norvēģijā, tas bija tiešām maksimums, ko es varēju. Pirmkārt, ja vakar kāds teiktu, vai es iekļūšu pusfinālā, tad tas būtu skeptiski, bet abos braucienos, gan 3., gan 4. perfekti starti. Ļoti labi izvēlēta džokera stratēģija, un arī vakardienas analīze iedeva rezultātu. Tiku pusfinālā, tiešām arī ideāls starts, var teikt, ļoti labs no pēdējās starta rindas ārmalas. Uzreiz kā otrais braucējs iegāja džokera aplī, izspiedu, var teikt, maksimumu no sevis. Īsti Sebastianam Lēbam līdzi noturēt nevarēju, tur mums ātrums vēl pietrūkst, bet Heikkinenam gan biju priekšā līdz brīdim, kamēr viņš pieskārās man aizmugurē ritenim un, vai pat varētu teikt, stiprāk uzcita un viņš nolūza. Tā kā sāka kustēties pa labi, pa kreisi un vairs nevarēja braukt savā ātrumā, bet 4. vieta te noteikti bija sasniedzama pusfinālā. Neizdevās, finišēju kā 6., bet gandarīts par to darbu, ko esam līdz šim ieguldījuši, jo tas viss nenotiks tā hop un vienu dienu mēs būsim 13., otru dienu mēs būsim 1. Tā kā tas aizņem stipri vairāk laika un paldies arī mehāniķiem par darbu, ko viņi izdarīja brīvdienās. Ja mēs zinām, tad pēc 2. brauciena bija avārija man te startā un viņa mašīnas paspēja saremontēt laikā. Tā kā viss iet uz pozitīvo pusi, ir motivācija strādāt tālāk un nākamais posms Zviedrijā. Protams, tur atkal viss sāksies no nulles, būs jācīnās, bet jau ar pozitīvāku skatu nākotnē. Gribēju pateikt milzīgu paldies pirmkārt visiem skatītājiem, kas bija te Norvēģijā trases malā, tiešām daudzi manos dzeltenajos krekliņos un ar Latvijas karogiem patriotiski. Un visiem pārējiem, kas nepadodās un tiešām seko līdzi man, turpina atbalstīt varbūt ne tajos labākajos sasniegumos. Un, protams, arī labajiem komentāriem internetā, kas tika rakstīti pēc manas iekļūšanas pusfinālā. Tā kā iespējams tie ir mazi svētki mums visiem, bet mērķi jau ir augstāki un uz to mēs arī ejam.